Esi sveicināts Ikdienas maizes kanālā. Paldies par tavu atbalstu, abonējot Ikdienas maizes kanālu un nospiežot īkšķīt pie katra video, ko klausies. Šoreiz lasījums no Smita Viglsforta grāmatas Dzīvā ticība, kas dara brīnumus. Tēma – Jēzus vārda spēks. Neaizmirsti padalīties ar šo video ar saviem tuvākajiem, lai arī viņu ticība tiktu celta. Lai tev patīkam klausīšanās. Sudraba un zelta man nav, bet kas man ir, to es tev dodu. Nācarieša Jēzus Kristus vārdā staigā. Un satvērs pie labās rokas Pēters to pacēla. Tūdaļ viņa pēdas un krumšļi kļuva stingri, un uzlētas kājās viņš varēja staigāt. Viņš iegāja kopā ar viņiem templī, un staigāja un lēkāja un slavēja Dievu. No apostoļu darba 3. nodaļas. Jēzus vārdā ir ielikts milzīgs spēks. Dievs ir viņu paaugstinājis un devis viņam vārdu, kas ir augstāks par jebkuru vārdu, lai Jēzus vārda priekšā noliektos ik katrs celis. Nav nekas uz šīs pasaules, ko nevarētu uzvarēt ar Jēzus vārda spēku. Es dziļi izjūtu kristiešu vienotību, ko visus apvieno Jēzus vārds. Nav cita vārda zem šīs saules, kas cilvēkiem dots, caur kuru tie varētu izglābties. Es vēlos jums palīdzēt izjust spēku, godību un visu slavu, kas slēpjas šajā vārdā. 6 cilvēki iegāja mājā pie slimnieka, lai lūgtu par viņu. Tas bija draudzes mācītājs, viņš bezpalīdzīgi gulēja savā gultā, nevarēdams sevi aprūpēt. Viņš izlasīja nelielu brošūru par cilvēku dziedināšanu un dzirdēja par kādiem cilvēkiem, kas aizlūdz par slimajiem. Viņš sūtīja pēc tiem savus draugus, lai tie varētu lūgt ticībā. Viņi tos vaidīja ar eļļu, kā rakstīts Jēkab 5.14, bet nesajūtot būtiskas izmaiņas, kas liecinātu par dziedināšanu, viņš sāka rūgti raudāt. Šie 6 cilvēki aizgāja noskumuši no istabas, atstājot slimot tādā pašā stāvoklī, kādā viņš bija, kad tie ieradās. Kad viņi izgāja no istabas, viens no viņu vidus teica: mēs vēl kaut ko varam darīt. Es vēlos, lai jūs atgrieztos atpakaļ ar mani istabā. Mēs mēģināsim vēlreiz. Viņi iegāja istabā un visi nostājās pie gultas. Sākumā, kad viņi čukstēja šo brīnišķīgo vārdu, nekas nenotika, bet turpinot čukstēt, Jēzus, Jēzus, Jēzus. Sāka nonākt spēks, kad viņi ieraudzīja, ka Dievs ir sācis savu darbu, viņu ticība un prieks sāka pieaugt, un viņi sāka čukstēt šo vārdu aizvien skaļāk. Kamēr viņi tā rīkojās, slimais piecēlās un saģērbās. Noslēpums bija tas, ka šie 6 pārstāja skatīties uz slimo. Viņi bija aizņemti tikai ar kungu Jēzu Kristu, un viņu ticība pietvērās spēkam, kurš bija šajā vārdā – Jēzus. Ja tikai cilvēki būtu spējīgi novērtēt šī vārda spēku, nav iespējams aprakstīt, kas tad notiktu. Es zinu, ka viņa vārdā, šī vārda spēkā mēs pieņemam Dievu. Tā vieta, kur atrodas Jēzus, piepildās ar slavu. Pa visu pasauli cilvēki paaugstina Dievu un slavē viņa vārdu, un kāds prieks man ir izrunāt viņa vārdu. Vienreiz es aizgāju uz kalnu lūgt Dievu. Priekš manis tā bija brīnišķīga diena. Es atrados vienā no visaugstākajiem kalniem Velsā. Biju dzirdējis par vienu cilvēku, kurš gāja uz kalnu lūgt Dievu, un Dieva gars viņu tur brīnišķīgi sagaidīja. Kad viņš atgriezās no lūgšanas, viņas seja staroja kā eņģelim. Visi par to vien runāja. Kad es aizgāju uz kalnu un viņa klātbūtnē pavadīju visu dienu, likās, ka viņa brīnišķīgais spēks mani no iekšienes ir apņēmis un piesātinājis.
Pirms 2 gadiem mūsu namu apciemoja 2 jauni cilvēki no Velsas. Tie bija vienkārši puiši, bet viņu attieksme pret Dievu bija ļoti spēcīga. Viņi ļoti dega Dievam. Viņi atnāca uz mūsu misiju un redzēja dažus Dieva darbus. Viņi man teica, mēs nebrīnītos, ja Dievs jūs būtu atsūtījis uz Velsu, lai augšām celtu mūsu Lācaru. Viņi paskaidroja, ka viņu sapulču vadītājs pa dienām strādājis alvas raktuvēs, bet pa naktīm sludināja, tā, ka rezultātā ir kļuvis pavisam vārgs un slims ar plaušu tuberkulozi. Nu jau 4 gadus ir bezpalīdzīgs invalīds, kurš jābaro no karotes. Stāvot šī kalna virsotnē, es atcerējos pārvērtības ainu un sajūtu, ka Dievs mūs ceļ slavas kalnā ar vienīgu mērķi, lai mūs padarītu vēl spēcīgākus un liederīgākus priekš darba ielajā. Dievs man teica, es gribu, lai tu ej un piecel Lācaru. Es to pastāstīju brālim, kas mani pavadīja, un kad mēs nonācām ielajā, es uzrakstīju uz pastkartes. Kad es šodien lūdzu Dievu kalnā, man teica, ej un uzcel Lācaru. Atklātni es nosūtīju cilvēkam, kurš dzīvoja tajā pat novadā, kur atradās šis slimais mācītājs, par kuru man stāstīja 2 jaunekļi. Ierodoties ciematā, mēs sākumā devāmies pie brāļa, kam es nosūtīju atklātni. Viņš uz mani paskatījās un teica, jūs atsūtījāt šo? Es apstiprinoši atbildēju. Viņš neapmierināts teica, vai tik tiešām jūs domājat, ka mēs tā noticēsim? Pievāciet savu atklātni. Viņš to man pasniedza. Vīrietis pasauca kalpotāju un teica, aizved šo cilvēku pie Lācara, lai viņš paskatās. Tad viņš atkal pievērsās man. Tajā pašā mirklī, kad viņu ieraudzīsit, jūs sapratīsit, ka jums ir laiks doties mājup, un nekas jūs nespēs noturēt. No cilvēciskā viedokļa viss, ko viņš teica, bija skaidra patiesība. Slimajam nekas vairs nevarēja palīdzēt. Viņš atgādināja kaulu kaudzi, kas ir cieši apvilkta ar ādu. Viņā pat nebija pamanāmas dzīvības pazīmes. Tā bija audu sadalīšanās, vēl dzīvēm esot. Es jautāju, vai jūs spējat kliegt? Atcerieties, kā Jērikas iekarotāji kliedza, līdz sabruka tās sienas. Tādu pat uzvaru Dievs ir sagatavojis jums, ja tikai tam ticēsit. Bet es nevarēju viņu piespiest noticēt. Viņš izlēma neko neuzsākt. Liela svētība ir vienmēr atcerēties, ka Dieva vārds nekad nevar ciest sakāvi. Nekad nepievērsiet uzmanību kādiem cilvēka plāniem. Dievs var caur jums darboties varenā spēkā, ja tikai stāvat ticībā. Nepievēršot uzmanību cilvēku lēmumam un neļaujot sev pievilties, kad atgriezos pie cilvēka, kam bija nosūtījis atklāsmi, viņš jautāja, nu ko, jūs jau esat gatavs, lai aizbrauktu? Bet uz mani neiedarbojās tas, ko es redzu, uz mani iedarbojas tas, kam es ticu. Ja cilvēks tic, viņš nepievērš uzmanību apkārtējiem apstākļiem. Ja cilvēks tic, viņš nevedās pēc savām izjūtām. Tāds ir cilvēks, kurš tic Dievam, un ik viens, kurš ir piedzīvojis vasaras svētkus, var smieties visu baiļu sejā un joprojām ticēt Dievam. Vasaras svētkos slēpjas kaut kas tāds, kas pilnīgi atšķirs no jebkuras garīgas parādības pasaulē. Caur to jūs kaut kādā veidā reāli izjūtat, ka Dievs ir klāt. Un kur ir svētais gars, tur ir brīvība. Tur noteikti izpaudīsies arī viņa dāvanas. Un otrādi, tur, kur šīs dāvanas nekad neizpaužas, man ir jautājums, vai tur vispār ir svētais gars, kurš valda. Šajā ciematā bija izveidojusies visai grūta situācija, un likās, ka cilvēkus nav iespējams pievest Dievam. Vai gatavojieties doties prom? Man visapkārt prasīja, bet daudzi vīrieši un sievietes lūdza mani palikt pie viņiem.
Tad es teicu, cik daudz no jums ir tādu, kas prot lūgt. Bet neviens negribēja lūgt, jautāja, vai varu atrast vismaz 7 cilvēkus, kas piekrist kopā ar mani lūgt par atbrīvošanu šim nelēmīgajam cilvēkam. 2 ciemata iedzīvotājiem, kas piekrita man pievienoties, es teicu, es paļaušos uz jums, bez tam vēl ir mans draugs un es, bet mums vajag dabūt vēl 3 cilvēkus, sacīju šiem cilvēkiem, ka ceru uz to, ka kāds no viņiem sapratīs, cik liels gods tiem tiek piedāvāts, atnākt rīt no rīta un pievienoties mūsu lūgšanai par Lācaru. Nav nekādas jēgas klausīties cilvēku padomos, ja Dievs kaut ko ir teicis, jums vienkārši viņam ir jātic. Darīju šiem cilvēkiem zināmu, ka es šajā vakarā neēdīšu. Kad devos gulēt, likās, ka Sātans man cenšas ielikt tādu pašu nastu, kā slimniekam. Kad pamodos, man bija klepus un tāds nespēks, it kā es pats būtu slims ar tuberkulozi. Izkritu no gultas uz grīdas un sāku saukt uz Dievu, lai mani atbrīvo no Sātana varas. Es kliedzu pietiekoši skaļi, lai mājās viss pamostos, bet tas nevienu neuztrauca. Dievs pats deva man uzvaru, un es atkal iegūlos gultā, tikpat brīvi kā agrāk. 5 no rīta Dievs mani uzmodināja un teica, nelauz maizi tikmēr, kamēr tu to nevarēsi izdarīt pie mana galda. 6 no rīta Dievs man deva jaunu norādījumu, un es piecelšu viņu. Ar elkonu pagrūdu savu draugu, kas gulēja man blakus. Viņš iesaucās, ai, es vēlreiz viņu pagrūdu, tu dzirdi? Dievs saka, ka piecels viņu. 8 no rīta man piedāvāja brokastis. Es uzskatu lūgšanu un gavēni par visgaršīgāko maltīti, un arī jūs tā uzskatīsit, kad būsit vadīti no Dieva. Kad tuvojāmies Lācara mājai, mēs bijām 8 cilvēki. Neviens mani nevarēs pārliecināt par to, ka Dievs neatbild uz lūgšanu. Viņš vienmēr dara pat daudz vairāk. Viņš vienmēr dod pat vairāk, nekā esam lūguši vai sapņojuši. Nekad neaizmirsīšu, kā Dieva spēks nonāca pār mums, kad bijām iegājuši slimnieku istabā. Tas bija tik brīnišķīgi. Mēs atsedzām gultu, un es palūdzu vienu brāli turēt slimo aiz rokas, bet pats turēju otru Lācara roku. Mēs visi sadevāmies rokās, un es teicu, mēs tagad nelūgsim, bet vienkārši izmantosim Jēzus vārda spēku. Mēs nokritām uz ceļiem un visi čukstējām tikai vienu vārdu – Jēzu, Jēzu, Jēzu. Dieva spēks nonāca pār mums un pēc brīža aizgāja. 4 reizes Dieva spēks nāca pār mums. 5. reizi tas negāja projām un palika ar mums. Cilvēks gultā vēl joprojām palika nekustīgs. Iepriekšējos 2 gadus jau daudzi bija nākuši un mēģinājuši Lācaru piecelt, un Sātans izmantoja šo neveiksmi, lai pieviltu Lācaru. Bet es teicu, man vienalga, ko melo Sātans. Ja Dievs ir teicis, ka viņš celsies, tad tas tā arī notiks. Aizmirstiet visu, izņemot to, ko Dievs saka caur Jēzu. Un tā, 6. reizi nāca Dieva spēks. Šoreiz slimā lūpa sāka kustēties. Viņam ritēja asars. Es viņam teicu, Dieva spēks ir šeit, jums tikai vajag to pieņemt. Tad viņš sāka atzīties. Manā sirdī bija rūgtums. Es zinu, kā ar to abēdināja Dieva garu. Tāpēc arī kļuvu bezpalīdzīgs. Es nevaru pakustināt roku un pielikt karoti pie mutes. Saucu, izsūdziet grēkus, un Dievs jūs izdzirdēs. Viņš nožēloja un pēc tam sāka kliegt. O, Dievs, lai tas viss kalpo tavam godam. Līdz ko viņš bija izteicis šos vārdus, Dieva spēks izgāja cauri viņa miesai. Es lūdzu Dievu, lai viņš man neko neļauj izmainīt šajā liecībā, kad to stāstīšu. Es zinu, ka Dievs nesvēta pārspīlējumus un tos nosauc par meliem. Kad mēs atkal sākām atkārtot Jēzu, 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 gulta sāka trīcināties un cilvēks tajā sāka drebēt. Es teicu apkārtējiem,
Tagad jūs varat iet projām. Dieva gars ir ieradies. Es negrasos viņam palīdzēt. Tad apsēdos un pateicībā skatījos, kā šis cilvēks pieceļas un apģērbjas. Viņš to visu darīja pats. Ejot pa kāpnēm, mēs dziedājām. Es viņam teicu, bet tagad stāstiet visiem, kas ar jums notika. 3 ciematā izplatījās baumas, ka Lācars ir piecēlies. Ieradās cilvēki no ciemata un apkārtējiem ciemiem, lai paši redzētu un dzirdētu Lācara liecību. Dievs daudziem šajā laikā deva glābšanu. Dievkalpojumos zem klajas debesis šis cilvēks stāstīja par to, ko Dievs bija darījis viņam, kā rezultātā daudzi nožēloja savus grēkus un nāca pie Dieva. Tas viss tika izdarīts Jēzus vārda spēkā, ticot šim vārdam. Jā, ticot tieši viņam, šim slimajam atgriezās veselība, kam par lieciniekiem bija visi apkārt esošie cilvēki. Arī Pēterim un Jānim nebija personīga spēka, lai palīdzētu cietējiem. Viņi bija neizglītoti cilvēki un nemācījās koledžās, bet bija kopā ar Jēzu, un viņi saņēma brīnišķīgu atklāsmi par Jēzus vārda spēku. Viņi ticībā izdalīja cilvēkiem maizi un zivis, ko pavairoja Jēzus. Viņi bieži sēdēja ar viņu pie viena galda, un Jānis bieži skatījās Jēzum acīs. Jēzus bieži pārmeta Pēterim, bet arī šajos aizrādījumos izpaudās Jēzus mīlestība. Jā, viņš mīlēja šo strupo, neaptēsto un nepastāvīgo Pēteri. Un kā viņš prot mīlēt? Es tāpat biju strups, neaptēsts un nepastāvīgs, pat spītīgs, kādu laiku pat nevaldāms, bet cik viņš bija pacietīgs ar mani. Es esmu šeit, lai liecinātu par to, ka Jēzu viņa brīnišķīgajā vārdā ir spēks, kas spēj izmainīt un dziedināt jebkuru cilvēku. Ja jūs uz viņu lūkosieties kā uz Dieva Jēzu, mīļoto dēlu, kas uzkrāva uz sevis visus mūsu nelikumības, ja jūs redzēsiet viņā Jēzu, kurš ir samaksājis, lai mūs atpirktu, lai mēs būtu brīvi, tad varēsiet ieiet jums sagatavotajā pestīšanas mantojumā. Pēterim un Jānim nebija naudas, toties viņiem bija ticība, viņiem bija svētā gara spēks, viņiem bija Dievs. Jums var būt Dievs arī tad, kad jums vairs nav nekā cita. Pat arī tad, ja esat zaudējis savu labo vārdu, jūs tajā pat laikā varat būt kopā ar Dievu savās sirdīs. Pareizāk sakot, Dievs būs jūsu sirdīs. Es biju liecinieks tam, kā paši sliktākie cilvēki tika atpestīti tikai ar Dieva spēku. Kādreiz, kad sludināja Jēzus vārdu dievkalpojumā, bija cilvēks, kurš klausījās manos vārdos, atbalstīdamies pret latērnas stabu. Stabs bija nepieciešams, lai viņš varētu nostāvēt uz kājām. Mūsu dievkalpojums zem klajas debesis jau bija beidzies, bet šis cilvēks tur stāvēja vēl joprojām. Es vērsos pie viņa. Jūs esat slims? Viņš parādīja man roku, kur bija zem žaketes atloka. Rokā viņam bija nazis ar sudraba rokturi. Viņš pastāstīja, ka gribējis nogalināt savu neusticīgo sievu, bet izdzirdot manus vārdus par Jēzus vārda spēku, viņš nav spējis aiziet un pastrādāt savu nodomu. Viņš teica, ka jūtoties bezpalīdzīgs, es piedāvāju viņam turpat uz laukuma, cilvēka vidū nomesties ceļos. Viņš saņēma pestīšanu no Dieva. Atvedu viņu pie sevis mājās un ietērpi viņu jaunā uzvalkā. Šajā cilvēkā es saskatīju kaut kādu potenciālu, ko Dievs varēja izlietot. Otrā rītā viņš man teica, Dievs man ir atklājis Jēzu. Tagad es saprotu, ka uz Jēzu bija uzkrauti visi mani grēki.
Es iedevu viņam nedaudz naudas, un drīz vien viņš iegādājies mazu jauku mājiņu. Viņa neusticīgā sieva tajā laikā dzīvoja ar citu vīrieti, bet viņš lūdza sievu atgriezties un nākt uz jauno māju, kuru viņš sagatavoja sievai. Viņa atgriezās, un ģimenē, kur agrāk valdīja naids un dusmas, caur mīlestību viss tika izmainīts. Dievs no šī cilvēka izveidoja savu kalpu. Jēzus vārdā ir spēks. Dievs ir spējīgs glābt pat visnecienīgākos cilvēkus cilvēku vidū. Kāds dievkalpojums Stokholmā man atmiņā ir palicis uz visiem laikiem. Netālu bija speciāla iestāde nedziedināmiem slimniekiem. Vienu no šiem pacientiem atveda uz mūsu dievkalpojumu. Viņš bija paralizēts, visa miesa trīcēja kā drudzī. Viņš iznāca 3000 cilvēku priekšā pie platformas 2 cilvēku pavadībā, kas viņu balstīja. Kad es svaidīju viņu ar eļļu Jēzus vārdā, Dieva spēks nonāca pār viņu. Tikko es pieskāros viņam, viņš nometa savus kruķus un sāka staigāt. Viņš nokāpa pa kāpnēm un staigāja apkārt lielajai ēkai, visu cilvēku acu priekšā. Mūsu Dievam nav nekā neiespējama. Viņš izdarīs priekš jums visu, ja jūs tikai atļausieties uzticēties viņam. Kāds pajautāja, vai jūs vēlētos aiziet uz šo iestādi, kur ir neārstējami slimiem? Viņi mani aizved uz turieni manā brīvdienā, visus slimos izved lielā koridorā, un stundas laikā Dievs no slimības atbrīvoja 20 cilvēkus. Jēzus vārds ir tik brīnišķīgs. Pēters un Jānis vēl visu nezināja, kas ir apslēpts Jēzus vārdā. To nezināja arī no dzimšanas klibais cilvēks, kurš katru dienu sēdēja vārtu priekšā un lūdza žēlstības dāvans, bet viņiem bija ticība, lai pateiktu: Jēzus Kristus no Nācarets vārdā celies un staigā. Un tiklīdz Pēters paņēma viņu roku un to piecēla, viņa pēdas un ceļi tūlīt pat kļuva stingri. Un viņš ar tiem abiem iegāja templī, no prieka lēkājot un slavējot Dievu. Dievs vēlas, lai jūs redzētu vairāk šādu dziedināšanu. Kā tas var notikt? Viņa vārda spēkā, ticot šim vārdam, ticībā, kuru viņš mums dod.